Šodien, svētdienas dienā, mēs Dobulē noslēpsim jums nelielu tādu prezentiņu. Šādu šeit šeikeri, 20 eiro. Tāda Dobules centrs, jums ir jāatrod 2 krusti, jāiziet starp šiem 2 krustiem, jāpakāpjas pa 7 pakāpieniem. Rietumu virzienā jānoiet 14 soļi, dienvidu virzienā līdz 10 metriem jūs atradīsiet šādu šeit dāvaniņu jums prezentu, 20 eiro. Ir. Viņi zina, kur ir rietumu virziens, tā rietumu virziens. Rietumu virziens 14 soļi. Un tagad viņiem ir jāsaprot, kur ir 10 soļi. Nu, ko teiksim, ir interesanti noskatīties, kā tas notiek. Kā mēs teicām, uzkāpjot pa krustiem, pagriežās rietumu virzienā. Rietumu virziens nav tur. Rietumu virziens ir pa kreisi. 14 soļi un pa 10 soļi vismaz līdz 10 metriem dienvidu virzienā. Un ko es varu pateikt, Džeki? Skolā jāpamācās ir pār virzieniem. Es teicu, ka viņi nepamanīs mūsu, mēs filmēņi ir pārāk aizņemti. Nu, devai, Džeki, saņemās. Ir, dot paņēma dienvidu virzienu. Rietumu virziens ir pareizi. Tagad jums ir jāatrod, kur Džeki, kur ir dienvidi. Dienvidi, nu pareizi pagriezāties, līdz pat 10 metriem dienvidu virzienā. Nu, pareizi. Es jūtu, ka mums tulītām jāņem GoProška būs līdz. Un iesim, man liekas, pafilmēsim Džekus. Viņi ļoti tuvu, so jau augsts, palika augsts. Kā mēs redzam, pēc tam redzēsiet kamerā. Viņi bija ļoti tuvu jau apslēptajai mantai, bet tik un tā aizšāva garām. Es domāju, viņi samulsināja, zin kas? Ka viņi no augšas gāja, ka viņi redzēja, ka nav pēdas. 14 soļi. Nu, pareizi. Stop, pagriežamies dienvidu virzienā. Un līdz pat 10 soļiem. Eku iet skaita. Tas jau aizgāja saviem soļiem garīgi. Šis ir interesants. Džeki, jūs skatāties ziemeļu virzienā, jums esat dienvidu virzienā. Kur ir dienvidi? Dienvidi, jā, dienvidi tur. Aiziet. Es jau tā bišķi arī labi noslēpu tur lejā, kad... Jā, nu, tūlīt šitas atradīs. Viņš pameklēs tajās tur, kupenās. Nu, viņš ir ļoti tuvu. Viņš ir ļoti tuvu. Nu, pavandieties pa kupenām. Nu. Nu, tikai tev atliek uzšaut pa kupenu. Nē, nu, jūs esat jau ļoti tuvu. Nu, davai. Nu, šaujiet tak pa kupenu. Jūs esat ļoti tuvu. Man būtu vajag telefonā ierakstīt. Jūs esat ļoti tuvu. Nu, Džeki, nu, ko jūs tā? Turpat jau bija. Es tūlīt ielikšu komentāru, man liekas, ka jūs bijat tik tuvu. Aizgāja viss, jā. Nu jau ir. Vien, ka te patā viņi bija, viņš stāvēja vispār, karoči, 30 cm no tās kupenes. Nu ko, vajag GoProšku sagatavot. Nu, sitat pa sniegu, tikai sitat citā vietā. Ir vai nav? Nu, vēl bišķi uz priekšu. Vēl bišķi. Ja mēs noslēpām, neteiksim, ka sarežģīti. Nu, davai teikt, vajag uzšaut, viņam tikai edzi pa labi bišķī. Nu, ja teikt uzšauts, nu, vēl bišķi, vēl. Ir. Ejam. Jūs jau sen skatās kanālu mūsu? Jā. Nu, apsveicam jūs. Jūs esat pirmie laimētāji, mēs priekš taisīsim, protams, arī citās pilsētās.
iespējams arī vasarā kaut ko interesantāku. Vakarā varēsiet apstīties, kā jums gāja. Jā, davai, čau, veiksmīgi!